Tā, varbūt sāksim. Tātad vispirms paldies, ka esat atnākuši. Šodien un vakar mums ir tas gods uzņemt Rīgā Colette Solēru, kas ir viena no Lakāna tādām ievērojamākajām audzēknēm, viena no tiem, kam Lakāns uzticēja psihoanalīzes nākotni. Viņa ir gājusi savu analīzi ar Lakānu, kontroli ar Lakānu, bijusi Lakāna pirmās skolas, tas ir École Freudienne de Paris biedre. Pēc tam, kad Lakāns redzēja, ka viņa paša dzīve drīz beigsies, kad viņš rūpējās par psihoanalīzes turpināmību, viņa bija viena no tiem, kam tika uzticēts nākamās skolas veidošana, un šobrīd Colette Solère ir Lakāniskā lauka fóruma Francijas psihoanalīzes skolas prezidenta. Pēc viņas iniciatīvas tika izveidot arī starptautiskie Lakāniskā lauka fórumi. Šāda psihoanalīzes skola ir aptver lielu pasaules daļu, ir vairāki fórumi, kas aptver visu Latīņu Ameriku, ir fórumi Austrālijā, Jaunzēlandē, Amerikas Savienotajās valstīs, apvienotajā karalistē, Spānijā, Itālijā, Grieķijā, Turcijā, Libānā, Rumānijā, Polijā, var cikot, protams, Francijā un Beļģijā. Tad ļoti daudzās pasaules valstīs ir lakāniskā psihoanalīze, ko pārstāv arī starptautiskie Lakāniskā lauka fórumi. Un šodien mums ir tā brīnišķīgā iespēja, kad Colette Solère runās par psihoanalīzi, par Freida metodes jaudu šeit mums Latvijā. Pēc sākotnējās izglītības Colette Solère ir filozofe. Viņai ir arī doktora disertācija psihopatoloģijā, bet visu savu mūžu viņa veltījusi psihoanalīzē, pat lai varētu tālāk nodot psihoanalīzes prasmes un zināšanas, viņa pat ir iemācījusies 2 valodas. Tas ir viņa iemācījusies papildus arī angļu valodu un spāņu valodu, tikai tāpēc, lai varētu runāt par psihoanalīzi šais valodās un lai varētu arī analizēt šais valodās. Un tātad laipni lūgtu mūsu šodienas klīniskajā seminārā, un es dodu vārdu Colettei Solērai. Es tikai pāris vārdos pārtulkošu viņai, ko es jums tikko kā latviski teicu. Je vous ai présenté, j'ai parlé de forums internationaux, j'ai parlé du fait que vous avez appris exprès l'espagnol et l'anglais pour transmettre la psychanalyse, aussi pour faire les analyses dans ces langues, et que c'est une grande chance pour la Lettonie de vous accueillir aujourd'hui quand vous allez parler du pouvoir de la méthode freudienne. Merci. Bonjour à tous. Labdien visiem. Oui, je vais parler aujourd'hui du pouvoir du procédé freudien. Tad šodien es jums stāstīšu, mēs runāsim par Freida metodes jaudu. En fait, on ne dit pas méthode. Tad nesaka méthode. On dit ou bien, le mot français, il y en a 2, procédé ou dispositif. Franciski saka, procédé, burtiski tas būtu procedūra, veids kā darīt. Vai arī dispozitīv, tas būtu nosacījumi. Tātad veids, kā darīt vai nosacījumi. De toute façon, on va voir de quoi il s'agit. Tātad jūs dzirdēsiet, par ko tieši runa. Alors, le premier pouvoir que je vais développer, c'est que ce procédé fixe la circonférence du champ psychanalytique. Tātad, pirmkārt, šīs te
spēks, šī te jauda slēpjās tādīs robežās, ko novelk šis te Freida darbības veids. Nous disons en général la psychanalyse, Parasti mēs sakam psihoanalīze. Psihoanalīze ar lielo burtu. au singulier. Vienskaitlī. Et nous la rattachons au nom de Freud, Un mēs to saistām ar Freida vārdu, qui est l'inventeur. kas ir atklājis Même psihoanalīzi. quand on se réfère à Lacan, on se réfère à Freud. Pat tad, kad runājam par Lakānu, mūsu referents ir Freids. Nous la disons au singulier, Mais- alors Mēs sakam vienskaitlī, qu'il y a des courants multiples, comme vous savez. kaut arī, kā jūs to zinat, ir ļoti daudz un dažādi psihoanalīzes novirzieni. Avec une grande division notamment entre ceux de l'IPA et tous les lacaniens. Un viena ļoti liels nošķīrums ir starp IPA, International Psychoanalytical Association, Oui. un lakānistiem. Qui sont souvent pas très amis, disons. Un jāsaka, ka ļoti bieži attiecības nav pavisam draudzīgas. En plus, il y a des langues diverses, Pie tam ir arī dažādas valodas, des cultures différentes. dažādas kultūras. Donc il y a toute une pluralité Tā tad ir de contextes. kontekstu pluralitāte, tie konteksti ir ļoti dažādi. Mais nous disons la psychanalyse. Un arī pat laikā mēs sakam psihoanalīzi, Alors, vienskaitlī. Il faut bien voir qu'est-ce qui justifie ce singulier. Ir jāskatās, kādēļ mēs runājam vienskaitlī par psihoanalīzi. Et il y a une seule chose, c'est le procédé qu'a inventé Freud. Un ir tikai viens jautājums, Le procédé que l'on impose aux patients. kas ir visiem kopīgs, tas ir veids, kā strādājam un pie kura pieturamies jebkurā analīzē un j'essaie de traduire le plus précisément possible. Oui, mais Un veids, kādā mēs aicinām, lai pacienti donc, iesaistītos. on dit d'ailleurs la règle. On lui impose une règle dite d'association libre. Tātad ir runa par noteikumu, par brīvās asociācijas noteikumu. Kad, lai būtu psihoanalīze, ir precīzi nosacījumi, un šis te nosacījums tā ir brīvā asociācija. La règle imposée aux patients, c'est l'association libre. Tātad nosacījums, kas attiecas uz pacientu, tā ir brīvās asociācijas. Donc une parole transformée, pas n'importe laquelle. Tātad vārdi, kas ir nevis parasti, nevis ierastā valoda, bet savā ziņā pārveidota valoda. Et à l'analyste aussi, une règle s'impose. Un arī ir noteikums, kas attiecas uz analītiķi, D'une parole qui se limite au registre de l'interprétation. Analītiķis runā, lai interpretētu. Un analītiķim ir jāpieturas pie šī te nosacījuma. C'est ce procédé-là, Šis darbības veids, qui est donc un procédé de parole, kas ir valodas darbības veids, valodisks darbības veids, qui fixe les limites de la psychanalyse. tas ir tas, kas fiksē psihoanalīzes robežas. Or, de l'usage de ce procédé, il n'y a pas de psychanalyse. Ja šie nosacījumi netiek ievēroti, tad nav psihoanalīzes. Je vais expliquer après pourquoi. Tātad, kolēģis Solērs saka, ka tūlīt viņi mums paskaidros, kādēļ. C'est ce, Kādēļ, neievērojot šos noteikumus, nav psihoanalīzes. c'est ce procédé-là qui permet au sujet
de prendre la mesure de ce qu'est l'inconscient. Pateicoties šiem nosacījumiem, subjekts var apiekt, kas tas ir bezapziņa. D'apercevoir ce qu'est l'inconscient. Uztvert, kas tieši ir bezapziņa. Et Lacan a même une formule plus précise. Un Lakānam pat ir vēl precīzāks formulējums. Dans Télévision, Viņa darbā televīzija. Le procédé permet de mettre à jour l'inconscient dont il est sujet, le patient. Tātad šis te darbības veids ļauj nākt gaismā tai bezapziņai, kuras subjekts viņš ir. Tātad cilvēks, kas nāk En analīzēt. effet, hors de ce procédé, pas de psychanalyse. Tātad ārpus šīs te darbības veida nav psihoanalīzes. Mais la multiplicité des diverses thérapies de la parole, disons, qui se servent de la parole. Ja šis te darbības veids netiek ievērots, tad ir daudzas un dažādas terapijas, kas izmanto valodu. Qui d'ailleurs historiquement ont été suscitées par la psychanalyse. Kas vēsturiski ir cēlušās no psihoanalīzes, šie dažādās psihoterapijas Et metodes. en ce sens, toute psychanalyse est freudienne, par essence. Un šai ziņā pēc būtības jebkura psihoanalīze ir freudiska. Alors, l'association libre, voyons ce qu'elle implique. Tagad skatīsimies detalizētāk, ko tieši sevī ietver brīvās asociācijas. Ça n'a absolument rien de naturel, l'association libre. Tas nebūtu nav kaut kas dabisks. Ça n'est pas une parole de confidence. Tā nav... J'essaie de trouver les mots justes. Tā nav vienkārši atklāta izrunāšanās. Ça n'est pas faire le récit de ses souffrances. Tas nav stāstīt par savām ciešanām. C'est un procédé artificiel, il faut le dire. Jāsaka, kā ir, tas ir mākslīgs runas veids. Parastā dzīvē tā nerunā. Que Freud a inventé. Šis te runas veids, kuru izgudroja Freids, et qu'il a imposé à ses patients. Un ko viņš pat varētu teikt, uzspieda saviem pacientiem. Et que les psychanalystes sont censés continuer à imposer. Un psihoanalītiķiem būtu jāturpina šī te runas veida uzspiešana pacientiem. Tātad ir analītiķim jāpasaka pacientam, ka, kā ir jārunā analīzē. Kādi ir nosacījumi, lai analīze notiktu? Alors, en quoi consiste cette règle? Tātad tieši kādi ir šie nosacījumi, šie noteikumi? Tout le monde le sait. Jebkurš to zina. Dites les pensées qui vous viennent. Sakat visas domas, kas jums nāk prātā. Quelles qu'elles soient. Lai kādas tās arī būtu. C'est l'expression en français. Les pensées qui viennent. Domas, kas nāk prātā. Tā saka franciski. Qui viennent comme malgré vous. Varētu teikt, ka kas nāk prātā neatkarīgi no jums. Et là, il faut relire toujours la description que Freud a faite de comment il en est venu à construire cette règle. Un te ir vērts paskatīties, ko Freids raksta, tieši kā viņš ir nonācis līdz šo te nosacījumu, šo noteikumu formulēšanai. Comment au début ce n'était qu'un essai qu'il faisait. Kā pašā sākumā tas bija tikai mēģinājums. Et que petit à petit pour lui, c'est devenu une certitude. Un kā pamazām Freidam tā ir kļuvusi par pārliecību.
qu'il y avait des pensées qui venaient et qui n'étaient pas dites, ka ir domas, kas nāk prātā un ko pacienti nesaka skaļi. et qu'il exigeait qu'elles soient formulées. Un ir nepieciešams, lai šie vārdi tiktu formulēti, šīs domas tiktu formulētas vārdos un pateiktas skaļi. Donc des pensées qui viennent et qui en quelque sorte ne sont pas pensées par le sujet. Tātad varētu teikt, ka tās ir domas, kas nāk prātā un kuras pats subjekts nedomā. Nevis subjekts domā šīs domas, bet domas pašas nāk prātā. De ces pensées qui font intrusion Varētu teikt, ka šīs domas, kas ielaužās, et que, évidemment, en société, en général, on les tait. un parasti sabiedrībā šīs domas mēs nesakam skaļi. Parasti šīs domas tiek noklusētas. Alors, quand on impose cette règle, Kad uzspiežam šo nosacījumu, šo noteikumu, le mot imposer que j'emploie volontairement, šis te vārds, ko es lietoju, tīšām lietoju, uzspiest, indique qu'il y a comme un forçage. varētu teikt, ka tur ir savdabīga forsāža, savdabīgs piespiešana. Mais en même temps, et on n'aime pas les forçages en général, hein, Un parasti cilvēkiem nepatīk, ka viņas piespiež kaut ko darīt. mais en même temps, Un tanī pat laikā cette règle, qu'est-ce qu'elle signifie au patient? šie noteikumi, ko tas nozīmē pacientiem? Elle lui signifie Tas nozīmē, que quoi qu'il dise, lai ko arī viņi teiktu, ce sera intéressant. lai ko arī viņi teiktu, tas būs interesanti, tas būs Que svarīgi. quoi qu'il dise, ce sera reçu. Lai ko arī cilvēks teiktu, tas būs izdzirdēts, tas būs uztverts. C'est donc une technique d'accueil inconditionnel. Tā ir tehnika beznosacījumu pieņemšanai. Accueil inconditionnel de ce qu'il va énoncer. Beznosacījumu pieņemšana tam, kas tiks pateikts. Et indépendamment de toutes les normes sociales. Neatkarīgi no jebkādām sociālajām normām. Alors, que votre parole soit accueillie inconditionnellement, Lai tas, ko jūs sakat, lai to pieņemtu beznosacījumu veidā, c'est unique dans la vie. Tas dzīvē ir kaut kas unikāls. Parce que partout ailleurs, Jo jebkur citur, on ne vous accueille conditionnellement, jebkur citur jūs pieņem ar zināmiem nosacījumiem. à condition que vous rentriez dans les normes et dans le cadre de la parole commune. Jo vienmēr ir šie te nosacījumi, kad jums ir jāierakstās kādā noteiktās normās, noteiktā runas veidā. Alors, Jārunā tā, kā cet, no jums gaida. cet effet d'accueil, on constate que souvent, pas Šī te toujours, mais souvent, beznosacījuma pieņemšana ļoti bieži, nevienmēr, bet ļoti bieži, dans les tout débuts d'une analyse, sevišķi pašā analīzes sākumā, il se traduit chez le patient par une espèce d'allégresse, de satisfaction et d'allégresse. kad ļoti bieži pacientiem, kad tagad viņi drīkst teikt visu, pilnīgi visu, kas viņiem nāk prātā, pacientos tas izraisa zinām apmierinātību un tādu kā gandrīz eiforiski stāvokli. Et c'est pour cela que si vous avez l'occasion de lire, c'est pas traduit, vous me dites, mais c'est en anglais quand même, les textes de Lacan. Un tātad, ja jums gadās lasīt Lakānu, kas nav tulkots latviski, bet kas ir pieejams angliski, Lacan en anglais, pour un français, c'est terrible. Mais c'est quand même le texte de Lacan. Priekš franča lasīt Lakānu angliski, tas ir briesmīgi, bet tomēr tas ir Lakāns. Et donc,
dans son séminaire Le transfert, savā seminārā pārnesums, vous verrez que Lacan dit que justement dans ce dispositif, au moins à l'entrée, met l'analysant du côté de l'aimer, de l'éroménone. tātad šeit Lakāna seminārā pārnesums jūs lasīsiet, kā vismaz pašā analīzes sākumā pacients jūtas kā tas, kurš tiek mīlēts. Eromenon. Dans le couple de l'amour, il y a toujours un aimant et un aimé. Jo mīlas pārī vienmēr ir tas, kurš mīl, un tas, kuru mīl. Et que donc le dispositif fait de l'analysant l'aimer à cause de l'accueil. Un psihoanalīzes nosacījumi ir tādi, ka vismaz analīzes sākumā cilvēks, kas nāk uz analīzi, viņš jūtās kā tas, kuru mīl. Alors, derrière Viņa vārdi tiek pieņemti tādi bez jebkādiem nosacījumiem. Ce procédé, en fait, il implique un postulat. Šis darbības veids sevi ietver postulātu. C'est pas Freud qui a formulé ce postulat, c'est Lacan. Šo postulātu nav formulējis Freuds, bet Lakāns. Le procédé, il repose sur le postulat que l'inconscient dont on s'occupe dans la psychanalyse est fait de mots. Un šis te postulāts balstās uz to, ka bezapziņa, tā, ar kuru mums ir darīšana psihoanalīzē, to veido vārdi. Il est de nature verbale. Šī ir verbāla bezapziņa. Lacan dit structuré comme un langage. Lakāns saka strukturēt kā valoda, bezapziņa strukturēt kā valoda. Façon de dire que l'inconscient, ce n'est pas de l'opaque ou du confus. Tātad tas ir veids, kā teikt, ka bezapziņa nav kaut kas miglains, nav kaut kas neskaidrs. Bezapziņa ir artikulēta. Articulé en langage et il n'est même pas du profond. Bezapziņa ir valodiski artikulēta un tāpat nav dziļa. Alors Freud, le mot qu'il a employé pour dire ce dont est fait l'inconscient, c'était des pensées au départ. Sākotnēji Des pensées d'inconscient. Freuds, runājot par bezapziņu, lietoja jēdzienu bezapzinātās domas. Des pensées qu'il dit Freud refoulées, Domas, par kurām Freuds teica, ka tās ir bijušas apspiestās domas. refoulées puisqu'il faut les faire apparaître. Jo, tā kā tās ir jāceļ gaismā, tātad tās ir bijušas apspiestas. Et c'est pourquoi Freud attendait de l'association libre, Un tādēļ Freuds gaidīja no brīvajām asociācijām, il le nommait lui-même une levée de la censure. ka ar šī te darbības veidu palīdzību tiks atcelta cenzūra. En tout cas, il l'a qualifié de fait de pensée qu'il disait quelquefois aussi latente. Vai citreiz Freuds lieto šo te izteicienu latentās domas. Latente dans la parole de l'analysant. Latentas, analizanta, latents analizantam. Au fond, avec Lacan, nous disons maintenant, il est fait de signifiants, il est fait d'éléments linguistiques. Ar Lakānu mēs teikt, ka to veido apzīmētāji, to veido lingvistiskie elementi. Nous le disons comme ça parce que la linguistique est passée par là. Jo, mēs to sakam tādēļ, ka, Disons qu'entre Freud et Lacan, il y a Saussure. kad starp Freudu un Lakānu ir bijis Ferdinands de Saussures. Tātad ir bijusi lingvistika. Donc nous parlons des signifiants de l'inconscient Tātad mēs runājam par bezapziņas apzīmētājiem. qui apparaissent dans les dits du patient. Bezapziņas apzīmētājiem, kas parādās pacienta teiktajā. D'où on les extrait, on les met en valeur.
no kurienes mēs viņus izceļam. On les déchiffre, disons. Mēs varētu teikt, ka mēs tos atšifrējam. Le patient lui-même peut les déchiffrer d'ailleurs. Pats pacients var tos atšifrēt. En ce sens, ils ne sont pas du tout en profondeur. Tieši tādēļ šeit nozīmē nevar teikt, ka viņi būtu dziļumā. Ils sont à la surface du discours. Tie ir runas virspusē. Et c'est pour ça que on ne parle pas plus beaucoup de levée de censure. Un tieši tādēļ arī vismaz šodien mēs vairs nerunājam par cenzūras atcelšanu. Lacan a une jolie expression dans son compte rendu du séminaire sur l'acte. Lakanam viņa mēģina iztulkot. Tad Lakāns ir sarakstījis kopsavilkumu savam semināram par psihoanalītisko aktu, un šeit kopsavilkumā viņš lieto izteicienu. Il dit quartier libre offert au discours. Brīvs ceļš, kas tiek atvērts diskuram. Atbrīvots ceļš runai. Quartier libre, en français, est une expression qui s'applique aux militaires au départ. Tātad tas ir izteiciens, kas tiek lietots attiecībā uz militāristiem. Quand on les libère des murs de la caserne, Kad, par exemple pour une permission, ils ont quartier libre. Kad militāristiem tiek teikts brīvs, kad viņi tiek atbrīvoti no kazarmas, viņi drīkst iziet atvaļinājumā. Sous la plume de Lacan, c'est une image. Un, kad Lakāns raksta, tas ir šis te piemērs, ko viņš lieto, raksturo. Une image pour dire qu'on libère le discours du sujet des chaînes du discours convenu. Kad subjekta runa tiek atbrīvota no ierastās runas važām. Citiem vārdiem sakot, kā militāristiem ir šī te pavēle brīvs, un tad cilvēks atbrīvojās un drīkst darīt to, kas viņam ienāk prātā. Tāpat arī šeit tiek atbrīvota runa. Et de fait, dans l'association libre, tout comme dans rêve, lapsus, acte manqué, un tātad brīvajā asociācijā, tāpat kā sapņos, kļūdainajās darbībās, pārteikšanās, il y a parfois des mots intrus, reizēm ir vārdi, kas iespiežās, inattendus, pilnīgi negaidīts, qui font surprise. kas pārsteidz. Théodore Reik, je ne sais pas si vous connaissez Théodore Reik, Teodors Reiks, es nezinu, vai jūs pazīstat Teodoru Reiku, contemporain et disciple de Freud, kas bija viens no Freida audzēkņiem un viņa līdzgaitniekiem, est le plus célèbre pour avoir insisté sur ce point. ir kļuvis slavens ar to, ka viņš ļoti pasvītroja šo te jautājumu. Il disait que ce que l'on attend d'une séance psychanalytique, c'est la surprise. Tātad Teodors Reiks teica, ka tas, ko gaidām no psihoanalīzes seanses, tas ir pārsteigums. Mēs gaidām pārsteigumu seansā. Façon de dire qu'on attend que soient produits quelques mots d'inconscient. Quelques mots ou phrases. Citiem vārdiem sakot, mēs sagaidām, ka parādīsies pāris bezapzināti vārdi vai bezapzināti teikumi. Alors donc, sur le plan épistémique, Tātad epistemoloģiskā līmenī l'association libre assure ce que Lacan appelait
la position de l'inconscient. Pateicoties brīvajām asociācijām, tiek noteikta šī te bezapziņas pozīcija, La prise en compte de l'inconscient. bezapziņas ņemšana vērā. C'est ce que Freud, lui, appelait un peu différemment, il disait croire à l'inconscient. Tas ir tas, ko Freids citiem vārdiem nosauc par ticēt bezapziņai. Je préfère position de l'inconscient. Colette Soler saka, ka viņai labāk patīk teiciens bezapziņas pozīcija, Parce que ça ne convoque pas la croyance. jo tas neietver sevi ticību, ticēšanu. Ça prend en compte un fait. Tas drīzāk ņem vērā noteiktu faktu, Que dans le texte analysant, kad analizanta tekstā il y a des signifiants qu'il ne savait pas, l'analysant. Parādās apzīmētāji, kurus viņš nezināja. Et donc on peut dire que l'association libre est nécessaire pour poser la reconnaissance de l'inconscient. Un tā tad var teikt, ka brīvās asociācijas ir nepieciešamas, lai bezapziņa varētu kā tāda parādīties un būt. Mais si vous m'avez suivi, Ja jūs man sekojāt līdzi, ça ne signifie pas simplement qu'il y a des choses que l'on ignore. Tas nenozīmē, ka ir vienkārši lietas, ko mēs nezinām. Loin de là. Nebūt ne. L'inconscient est certes insu, Taisnība, bezapziņa ir tas, ko nezinām, mais l'association libre déchiffrée permet de vérifier qu'il est langage. bet dešifrēta, atkodēta brīvā asociācija parāda, ka tas ir valodisks. Et qu'il est aussi motériel, c'est un néologisme en français. Un kad tas ir arī materiāls. Te ir franču valodā vārdu spēle, kurā parādās, tātad ir vārds materiāls, kaut kas konkrēts, tā kā materiālistisks, un franciski tas nozīmē vārds. Un tātad varētu teikt, ka šeit ir kaut kas vārda materialitāte. Il est aussi motériel que les discours que l'on peut signer. Ka tas ir, tur ir šī te vārdiskā konsistence, vārdiskā materialitāte, kā diskuram, kā runai, kuru var parakstīt. Autrement dit, il y a des pensées ou du dire ou des dits qui sont là. Varētu teikt, ka ir domas, ir izteikumi, teicieni, kas ir klātesoši, dans notre parole, kas ir klātesoši mūsu vārdos, mūsu valodā, qui sont là et que l'on ne savait pas. Kas ir klātesoši, bet par kuru klātbūtni mēs nezinājām. Alors, en faisant associer le patient qui arrive, Tātad pacientam, kas nāk, dodot iespēju iesaistīties brīvajās asociācijās, la règle indique implicitement nosacījums, kas implicētā veidā c'est-à-dire tiek sans le uzspiests, formuler, tātad to neformulējot, nenosaucot tieši vārdos, la règle indique que l'inconscient est de son côté au patient. Tas norāda, ka bezapziņa ir pacienta pusē. Ka tas ir viņš, kurš izsaka bezapziņu. Kad ir runa par viņa bezapziņu, par pacienta bezapziņu. Tātad nevis par analītiķu bezapziņu, bet par pacienta bezapziņu. C'est lui, en fait, le sujet de l'inconscient. Ka bezapziņas subjekts, tas ir pacients. Alors, le début d'une analyse, Tātad analīzes sākums
c'est la mise en place de ce dispositif Analīzes sākums tas ir šī te darbības veida realizācija, viņa likšana pie darba. de ce dispositif qui structure le lien analytique. Tātad tiek radīts šis te dispozitīvs, šie te nosacījumi, lai veidotos analītiskās attiecības. Le lien entre analysant et analyste. Tātad šīs te attiecības saikne starp analītiķu un analizantu un pacientu. La responsabilité de la mise en place de ce dispositif revient à l'analyste. Un tā ir analītiķa atbildība, lai šie te nosacījumi tiktu realizēti. Et la façon dont il transmet la règle Un veids, kā viņš šos te nosacījumus formulē, dont il exige son application, un kā viņš pieprasa, lai šie nosacījumi tiktu respektēti, indique son propre rapport à la psychanalyse. šeit parādās paša analītiķa attiecības ar psihoanalīzi. Parce que, comme je l'ai dit, il ne suffit pas de compter ses souffrances, Jo, kā saka kolēģis Solēr, tad nepietiek ar to, lai cilvēks pārstāstītu savas ciešanas. et qu'elles soient écoutées Un kad šīs te ciešanas tiktu uzklausītas, pour faire une psychanalyse. lai izdarītu analīzi. Tas nav pietiekoši. Alors, voyons maintenant le processus qui s'ouvre avec l'association libre. Tātad tagad skatīsimies, kāds ir tas process, kas atverās ar brīvajām asociācijām. Lacan a pu dire que l'important Lakāns teica, ka ir būtiski, chez Freud tātad Freidam ir būtiski n'est pas l'invention de l'inconscient, nevis tas, ka Freids atklāja bezapziņu, parce que l'inconscient a sa matière préformée dans le symbolique. jo bezapziņa pastāv simboliskajā. L'important, c'est l'invention du dispositif. Visbūtiskākais tas ir šī te darbības veida atklāšana. Ce couplage association libre interprétation Tātad šīs te darbības veids, kurā ir brīvās asociācijas un interpretācija, dont il dit par kuru viņš saka, que le réel touche au réel. ka reālais pieskaras reālajam. Phrase complexe qui Teikums, kas ir ļoti sarežģīts. en tout cas, on le voit clairement, convoque deux réels. Le Je- réel du dispositif touche au réel, un autre réel. Jo, kā mēs redzam šeit sarežģītajā teikumā, parādās, ka šī te psihoanalītiskā nosacījuma reālais pieskaras citam reālajam, bezapziņas reālajam. Le réel du dispositif, Tātad šīs te psihoanalīzes nosacījuma reālais, c'est évidemment celui de son instrument qui est le langage et pas rien d'autre. attiec uz šo te instrumentu, kas ir valoda, un nevis uz kaut ko citu. Association libre interprétation, on ne sort pas du champ du langage. Tātad brīvā asociācija, interpretācija, mēs neizejam ārā no valodas lauka. C'est donc un dispositif où ce que l'on pourra obtenir Tātad šis te darbības veids, kurā mēs varētu, sera contenu dans les limites propres au langage, dabūt kaut ko, kas paliek valodas rāmjos. à savoir ce que le langage impose Tas ir tas, ko valoda uzspiež, ou ce que le langage rend impossible. vai to, kas valodas dēļ ir neiespējams. C'est à cause de ce réel-là du dispositif
Un šī te darbības veida que Lacan, reālajam que Lacan a noté très justement, Lakans atzīmēja ļoti, ļoti precīzi un ļoti tieši pa lietu, que l'analyste lui-même ka, est sans prise, ne peut rien sur le processus une fois qu'il s'engage. ka pats analītiķis neko nevar attiecībā uz procesu, kurā viņš ir iesaistījies. C'est-à-dire qu'une fois que le sujet entre dans le dispositif, Tad, kad subjekts ir iesaistījies šais te nosacījumos, šai un te procesā, processus s'engage process sākas, sur lequel l'analyste lui-même ne peut rien. un pats analītiķis tur vairs neko tālāk nevar. La seule chose qui peut, c'est sortir, l'interrompre. Vienīgais, ko analītiķis var, tas ir iziet ārā no šī te procesa, pārtraukt šo procesu. Alors quel est ce processus qui s'engage avec cette règle? Tātad, kas tas ir par procesu, kas sākās pateicoties šim nosacījumam? Il est connu de tous les analystes Šo te procesu pazīst visi et de psihoanalītiķi. quelque courant qu'il soit, là aussi. Un šo te nosacījumu pārzina visi psihoanalītiķi neatkarīgi no psihoanalīzes novirziena, kur viņiem pieder. C'est ce que l'on a appelé le transfert. Tas ir tas, ko nosaucām par pārnesumu. Un phénomène subjectif Subjektīvs fenomens, qui se manifeste, kas izpaužas, grosso modo, à la fois comme amour et comme demande. kas izpaužas kā mīlestība un kā pieprasījums. Donc c'est assez étonnant, n'est-ce pas, la règle qui déchaîne quelque chose qui relève d'autre chose que du langage, l'amour et la demande. Tātad, kā mēs redzam, kaut kas ļoti, ļoti pārsteidzošs, kā šis te darbības veids izsauc kaut ko, kas ir kaut kas cits kā valoda, bet kas ir mīlestība un pieprasījums. Non pas des demandes particulières de quelque chose, hein, Nevis tas, ka tiktu pieprasīts kaut kas konkrēts, mais un dire de demande. bet ir pieprasījuma formulējums, pieprasījuma izteikšana. L'analysant, quoi qu'il dise, il demande. Lai ko arī teiktu analizants, viņš pieprasa. La demande Viņš prasa. enveloppe tous ses propos. Visā, ko viņš prasa, parādās prasība, pieprasījums. Et l'amour du transfert est un amour bien singulier. Un pārnesuma mīlestība ir ļoti īpaša mīlestība. Alors il y a des textes très difficiles de Lacan sur la singularité de l'amour de transfert. Ir ļoti sarežģīti Lakāna teksti par to, ar ko pārnesuma mīlestība ir īpaša. Mais cette singularité, elle apparaît très facilement, à l'œil nu, et j'ai envie de dire. Bet tas, ar ko tas ir īpašs, tas ir redzams, varētu teikt, ar neapbruņotu aci. C'est que c'est le seul amour qui aspire à sa fin. Kad tā ir vienīgā mīlestība, kuras mērķis ir viņas izbeigšanās. Tous les amours disent pour toujours. Jo visas pārējās On mīlestības voudrait saka que ce soit toujours. vienmēr, līdz mūža beigām. Et Gribētos, celui de ka tas ir transfert, nebeidzami. surtout pas trop longtemps. C'est ce So- qu'on entend au so- début des psychanalyses. Savukārt, Pas trop longtemps. attiecībā uz pārnesumu, jau no paša sākuma tiek teikts, cerēsim, ka tas neilgs pārāk ilgi. Alors, sa singularité, elle vient du fait qu'il tient cet amour au dispositif. Un šī te īpatnība ir saistīta ar to, ka tas ir saistīts ar šiem te, Il tient au dispositif šīs te darbības veida nosacījumiem. et pas aux caractéristiques du partenaire. Un kad tas ir saistīts nevis ar partnera
bet ar pašiem nosacījumiem. Alors, il apparaît dès que le partenaire est situé comme sujet supposé savoir. Tas parādās tikko, kā partneris ir redzams kā subjekts, kuram tiek piedāvāta zināšana. Et alors, Lacan peut dire c'est un amour qui s'adresse au savoir supposé. Un tātad Lakāns saka, ka tā ir mīlestība, kas vēršas pie šīs te Qui s'adresse zināšanas, par kuru mēs iedomājamies, ka tā zināšana ir. il s'adresse au savoir supposé, compléter le manque du sujet. Kad ir šīs te piedēvētā zināšana, kas piepildītu subjektu trūkumu. Si vous relisez les textes de Freud Ja jūs pārlasīsiet Freida tekstus, de 1914, Freida 1914. Gada teksts, ja pārlasīsiet, quand il introduit pour la première fois la dimension, le mot répétition, kad Freids pirmo reizi piemin vārdu atkārtošanās, on voit que Freud a été lui-même surpris mēs redzam, ka pats Freids ir bijis pārsteigts par l'apparition du transfert et de sa composante de sollicitation amoureuse. ka Freidu ir pārsteidzis šis te pārnesuma elements, kurā parādās šī te prasība, pieprasījums un arī mīlestība. Mais si vous regardez ses conseils aux jeunes médecins, Bet, ja mēs skatāmies Freida padomus jauniem ārstiem, il leur dit en gros, viņš tiem saka, il les avertit plutôt, viņš viņus brīdina, que cet amour n'est pas dû à leur charme, kad šī te mīlestība nekādā gadījumā nav saistīta ar šo te jauno ārstu, ka viņi būtu šarmanti. Surtout, ils ne s'imaginent pas que c'est pour leurs beaux yeux qu'on les aime, comme on dit en Kad français. galvenais, lai viņi neiedomātos, ka viņus mīl tāpēc, ka viņiem ir skaistas acis, kā to saka franciski. Ce qui indique clairement que Freud avait compris, Kas nozīmē to, ka Freids saprata. sans pouvoir l'expliquer en fait, Pat īsti neprotot to izskaidrot, que cet amour singulier tenait au dispositif de parole et ka, pas au partenaire, ka šī te mīlestība viņa sakņojas ou plutôt nevis pas aux personnes. nevis pašā ārsta personā, bet gan šais te nosacījumos, Il tient au dispositif ka tas ir saistīts ar šiem nosacījumiem, parce que le dispositif Jo. implique jo nosacījumi sevi ietver, le dispositif association libre, tātad brīvās asociācijas, implique l'hypothèse du sujet supposé savoir. sevi ietver subjektu, kuram tiek piedāvāta zināšana. Et celui qui sait ma réponse, je l'aime. Un tas, es mīlu to, kurš zina atbildi man. Et de ce fait, comme dit Lacan, au début de la psychanalyse est le transfert. Un tādēļ, kā Lakāns saka, analīzes sākumā ir pārnesums. Le transfert Pārnesums est ce à quoi il aspire ir tas, uz ko viņš vēršas, uz ko viņš va être mēģina iet. porté par la succession des dits associés du patient. Un tātad uz to iet pacienta asociētie izteikumi. Tātad izteikums, kas nāk prātā, un nākamais izteikums, un nākamais, un vēl. Mais là encore, tout le mouvement analytique, après avoir constaté l'apparition du transfert, Bet visa psihoanalītiskā kustība pēc tam, kad ir konstatējusi pārnesumu veidošanos, pārnesumu rašanos, a dû constater ce qu'il en advient dans la cure. konstatē arī,
kāds ir pārnesuma liktenis kūrē. Et comme je l'ai dit, ce qu'il en advient, Un kā piemin Colette Solēras kundze, c'est ce que l'on a nommé la chute du transfert. ka kādā brīdī notiek šī te pārnesuma krišana, pārnesuma izgaišana. Lacan Kādā brīdī pārnesums Lacan beidzas. dit la faille du sujet supposé savoir. Lacans saka, šis te, j'essaie de trouver les mots justes, šis te, La faille. trūkums subjektā, kuram tiek piedāvāta zināšana, varētu teikt šķirba, plīsums subjektā, kuram tiek piedāvāta zināšana. Autrement dit, Citiem vārdiem sakot, le processus de langage qu'est l'association libre, valodas process, kas ir brīvā asociācija, où opère le réel du langage, kurā operē valodas reālais, ce processus šis process met à bas l'hypothèse transférentielle d'entrée. sagrauj sākotnējo pārnesumu hipotēzi. Tad ir šis te paradoks, ka vienlaicīgi tas rada pārnesumu un vienlaicīgi tas ietver arī pārnesumu beigas. Et ce processus qui conduit le transfert à sa fin, Un šis process, kas ved pārnesumu l'analyste n'y peut rien. līdz tā beigām, līdz pārnesumu izgaišanai, analītiķis neko tur nevar darīt. Alors, cette issue, elle est due au réel du langage. Il n'y a pas de doute. Un tas ir saistīts ar valodas reālo. Tas ir, ir skaidrs, ka tā ir valoda ir tāda. La demande du sujet, Subjekta pieprasījums, subjekta prasība, qui commence forcément par un signifiant à l'entrée, kas sākumā sākas ar kādu apzīmētāju, est une demande qui, de mot à mot, d'unité à unité, kas vārdu pa vārdam, vienību pēc vienības, se dirige vers le savoir attendu. Dodas un vēršas uz kādu zināšanu, kas tiek sagaidīta. Cilvēks sagaida kādu zināšanu. Et cette demande, elle a donc la même structure logique transfinie que la série des nombres entiers. Un šim te pieprasījumam ir tā pati struktūra, kas ir veselajiem cipariem, kas ir veselo ciparu sērijai. Même structure transfinie que la série des nombres entiers, c'est-à-dire que le terme dernier y est introuvable. Tā nozīmē, ka beidzamais cipars nav atrodams. Puisqu'on peut toujours ajouter plus un. Jo vienmēr var pievienot vēl vienu ciparu, un vēl vienu ciparu, un vēl vienu ciparu, un vēl vienu ciparu. Autrement dit, les mots du sujet ne rejoignent pas le savoir inconscient. Citiem vārdiem sakot, cilvēka vārdi neaizsniedzas līdz bezapzinātajai zināšanai. Il y a faille langagière, Ir valodas trūkums, ir šis te valodas pārāvums entre le sujet et le savoir de l'inconscient. starp subjektu un bezapzināto zināšanu. Alors, quel est le réel qui est touché par ce réel-là? Tātad, kas ir tas reālais, kurus skar šis reālais? Ce réel de la structure langagière. Šis te valodas Eh bien, struktūras c'est ce qu'on reālais. peut appeler le réel du sujet lui-même. Tas ir tas, ko var nosaukt par
paša subjekta reālo. Quand on dit sujet, maintenant, dans la Kad psychanalyse, sakam subjekts šodien psihoanalīzē, si on veut être juste, ja gribam būt precīzi, il faut dire lacanien. Le sujet, il est lacanien comme notion dans la psychanalyse. tad jāsaka, ka subjekts ir lakānisks, kā subjekts valodā. Le terme sujet n'est pas de Lacan, bien entendu. Ir skaidrs, ka ne jau Lakāns izgudroja jēdzienu subjekts. Il est dans la philosophie depuis longtemps. Jau kopš seniem laikiem jēdziens subjekts pastāv filozofijā. Mais dans la psychanalyse, Bet psihoanalīzē il est le seul tas ir vienīgais, à en avoir construit la structure et l'origine. vienīgais, kurš ir uzbūvējis tā struktūru un tā sākotni. Kad Lakāns ir pirmais, kas to ir noformulējis. Le sujet, ce n'est pas un être de la nature. Subjekts kā tāds nepastāv dabā. Il est déjà un produit, To ir radījis selon l'hypothèse de Lacan, pēc Lakāna hipotēzes. il est un produit de l'effet du langage. To ir radījusi valoda, kad subjekts ir valodas efekts. L'effet de langage n'est pas le langage lui-même. Hein. Valodas efekts nav pati valoda. L'effet de langage désigne le fait que le langage produit quelque chose qui n'est pas dans le réel, Valodas efekts ir, ka valoda rada kaut ko, et que l'on a appelé d'un terme général une négativation. ko nosaucam par negativitāti. Le réel, ça permet de penser l'absence. Tas ļauj domāt to, kas nav klāt. Domāt par kaut ko, kas nav klātesošs. Au départ, vous Domāt savez, prombūtni. enfin vous savez ou pas, mais Lacan l'a illustré Lakāns to ilustrēja à partir du jeu du petit-fils de Freud. Izmantojot Freida šo te piemēru ar Freida mazdēlu. Ce jeu où Freud décrit Šo son te spēli, petit-fils ko apraksta Freids, kurā Freida mazdēls, qui a acquis une première différence kas tikko signifiante, kā ir apguvis pirmo apzīmētāju atšķirību. je ne sais pas comment on dit en allemand, Forda, Nezinu precīzi, kā to teikt vāciski, for un da. c'est en gros la pas là. En français, on dirait la pas là. Franciski teiktu, klātesošs nav klātesošs. Et à partir Ir nav. un la pas là Ir, un šeit te ir nav, ir klātesošs, nav concernant klātesošs. l'objet maternel, Attiecībā uz māti, et à partir du moment où vous avez ce binaire signifiant qui permet de penser l'absence, un sākot no brīža, kad jums ir šī te divi apzīmētāji, kas ļauj domāt par prombūtni, par to, kas nav klātesošs. même quand elle sera là, elle n'y sera pas complètement. Pat tad, kad viņa būs klātesoša, pat tad, kad māte ir klātesoša, viņa nav pilnīgā klātesoša. Le trou de l'absence pourra s'introduire dans sa présence. Jo viņas klātbūtnē būs klātesošs prombūtnes caurums. L'effet de langage, c'est donc, Valodas efekts tātad. c'est donc l'introduction d'un manque. Tātad valodas efekts ir tas, ka parādās trūkums. Que Lacan, avec le temps, a fini par écrire et désigner comme objet A. Ko Lakāns ar laiku definē kā, un apraksta kā objektu mazais A. Qu'il a lui-même défini comme ce qui manque. Ko Lakāns pats definē kā tas, kā trūkst. La part perdue qui fait le sujet.
tā trūkstošā daļa, kas rada subjektu. en même temps que ses pulsions, Tanīpat laikā, dans leur, tāpat kā viņa dziņas. dans leur différence avec les besoins. Tanī kā dziņas atšķiras no vajadzībām. C'est dire que l'effet de langage Tas ir, kā teiktu, ka valodas efekti, qui génère le sujet, kas rada subjektu, dans sa différence d'avec l'être vivant, atšķirībā no dzīvās esības, l'effet de langage touche au corps valodas efekti pieskaras miesai. et à ses jouissances, Pieskaras miesai un tās baudām. en les négativant et les fragmentant. Tās negativizējot un fragmentējot. Citiem vārdiem sakot, ka tā kā ir valoda, ir trūkums un ķermenis ir sadalīts gabalos. C'est par là que la psychanalyse se dégage de la linguistique. Un tieši ar šo te psihoanalīze atdalās no lingvistikas. Se sert du langage, mais son objet n'est pas le langage à la psychanalyse. Ce n'est que son moyen. Tātad psihoanalīze lieto valodu, bet valoda ir tikai instruments. L'objet de la psychanalyse, Lacan, à la fin, l'a nommé par l'être. Psihoanalīzes objekts ir tas, ko Lakans savas mācības beigās sauc par runājošā esība, franciski par l'être. L'être transformé par l'effet de langage. Tātad esība, ko ir pārveidojusi valoda. Il le formule explicitement à la fin du séminaire encore. Tātad īpaši Lakans to formulē sava 20. semināra vēl noslēgumā. Autant dire que pour les psychanalystes, le langage n'est pas un moyen d'expression. Tātad psihoanalītiķiem valoda tas nav izteiksmes veids. Pas essentiellement un moyen de communication, Tas nav komunikācijas veids. mais il touche à ce qui n'est pas langage, Bet valoda pieskaras tam, kas nav valoda. au corps vivant Valoda pieskaras dzīvajai miesai, qui en est fait sujet en quelque sorte. kas ir subjekta efekts. On pourrait développer, Varētu attīstīt, oui, on pourrait développer les choses à partir des premiers mois de l'enfant. to varētu attīstīt, runājot par bērna dzīves pirmajiem mēnešiem. Bon, je vais terminer là, mais Šeit arī pabeigsim. je veux préciser avant de m'arrêter. Bet pirms un beigsim, es gribētu precizēt, J'ai beaucoup insisté sur le procédé. ka es šodien ļoti Le uzstāju uz nosacījumiem. Parce Tieši que, kā notiek šī te darbība, psihoanalītiskā parce que le procesa darbība. procédé, c'est lui qui révèle un inconscient qui se manifeste dans la parole. Jo pateicoties tam, manifestējās, parādās bezapziņa tāda, kā tā izpaužas valodā. Mais nous savons bien Bet mēs labi zinām, qu'on ne fait pas une analyse pour des phénomènes de parole. ka mēs neejam analīzē valodas fenomenu dēļ. Ce qui conduit à l'analyse, c'est ce que nous appelons les symptômes. Tas, kādēļ cilvēki nāk uz analīzi, tas ir tie ir viņa simptomi. La souffrance, Ciešanas. mettons souffrance, trait d'union, jouissance du symptôme. Ciešanas domzīme, simptomu bauda. Simptomu ciešanas, kas ir saistīts ar simptomu baudu. Les phobies, les somatisations, les obsessions, les angoisses, les inhibitions, Piemēram, fobijas, somatizācijas, trauksmes, aiztures, simptomi. et donc Un tātad, là où l'inconscient, il est inscrit dans le corps.
Tātad, tur, kur simptoms ierakstās miesā, On le piste dans la parole, tātad mēs viņam sekojam valodā, mais pour le toucher, là où il touche, bet tur, kur mēs viņam pieskaramies, là où il touche à notre sensibilité en quelque sorte, tas, kur viņš pieskaras mūsu jūtīgumam, bon, disons à nos souffrances symptomatiques. Mūsu simptomātiskajām ciešanām. Et donc, le procédé circonscrit ce qu'est la psychanalyse. Un tātad šis te norobežotais process, kas ir psihoanalīze, Mais son objectif, ça reste le symptôme. tā mērķis ir simptoms. Voilà, Lūk, l'objectif à la psychanalyse. tātad psihoanalīzes mērķis, tas ir simptoms. Donc, Catherine, qui est une étudiante en philosophie, troisième année, comme vous avez évoqué les séminaires 20 encore, donc là, dans les séminaires 20, Lacan parle des formules de sexuation. Où Lacan formule comment les manques qui constituent l'ordre symbolique s'inscrivent dans cet ordre. À quel ordre? Ordre symbolique. Donc entre l'homme et la femme, entre ces signifiants, il n'y a pas de rapport sexuel parce que qu'on ne peut pas les réunir ni en tant que contraires, ni en tant que semblables, mais avec un décalage. Donc sur cette note, j'aimerais poser la question. Est-ce que les rapports sexuels en tant qu'être dans l'unité est possible entre positions? Est-ce que c'est possible entre deux femmes? Y a-t-il un rapport